Sveiki, klausītāji! Mani sauc Ainis Zavackis. Es esmu mūziķis, bundzinieks un perkusionists. Visbiežāk mani var dzirdēt un redzēt kopā ar grupu Labvēlīgais tips, bet ikdienā sadarbojos arī ar daudziem citiem pazīstamiem Latvijas mūziķiem, komponistiem un solistiem. Tāpat kā māksliniece Līga Ķempe, arī es savā bundzinieka profesijā strādāju ar rokām. Šī sadarbība kopā veido skaistu harmoniju, kurā vizuālais un muzikālais papildina viens otru. Māksliniekam ir rotas, bundziniekam bungu vālītes. Tās ir kā rokas turpinājums un pagarinājums, ar ko mēs, gan mākslinieki, gan mūziķi, radām savu mākslu. Taču ir brīži, kad mēs neizmantojam ne otas, ne vālītes. Mēs izmantojam tikai savas rokas un pirkstus, lai atstātu tiešu, nepastarpinātu pirkstu nospiedumu. Kā glezniecībā, tā arī mūzikā tas ir tas personiskais pieskāriens, kas padara darbu dzīvu. Es šajā gleznā redzu sapņainu ainu, centrā ir liels aplis, jeb maza planēta Zeme, bet apkārt ir tumšais visums. Planēta vidū ir zilgan zaļa ar dzelteniem plankumiem, kura man atgādina kontinentus vai cirka arēnu ar gaismas atspīdumu. Ap to aplipušas mazas, sīki izzīmētas mājiņas ar sarkanīgiem jumtiem un ritmiski izzīmētiem lodziņiem, kas ir katrs ar savu raksturu. Mājiņas ir novietotas taisni, bet pielāgojas apļa formai. Augšpusē mājas stāv parastā veidā, bet sānos un apakšā tās stāv kājām gaisā. Gleznu var grozīt, novietot un skatīt jebkurā virzienā. Fons ir tumšs un dziļi zils, pilns ar baltiem punktiņiem, kas izskatās kā zvaigznes vai krītošs sniegs, imitējot kosmosu. No mājām nāk dūmi, kas darbam piešķir dzīvības sajūtu, it kā tur kāds tiešām dzīvotu. Krāsu kontrasti, zilais pret dzelteno, sarkanais pret balto darbojās kā dinamika mūzikā. No klusiem tumšiem pianissimo posmiem līdz spilgtiem un spožiem forte posmiem. Šis mazais 12x10 cm formāts, jeb mazglezniņa ar nosaukumu mājoklis, ir kā mans kabatas izmēra metronoms, kas dod man impulsu. Tas ir manas plaukstas lielumā un burtiski kļūst par daļu no cilvēka, ja to paņem rokās. Neskatoties uz tā nelielo izmēru, tajā slēpjas milzīgs vizuālais efekts un unikalitāte. Šī mazā košā pasaule mani iedvesmoja radīt ko īpašu. Muzikālus ieraksta fragmentus, kas sastāv tikai un vienīgi no perkusiju instrumentiem. Kāpēc perkusijas? Jo tās ir tiešas, tas ir ritms, sirdspuksti un pamats, tieši tāpat kā mājoklis ir pamats mums katram. Un kas tad ir perkusijas? Šī glezna liek uzdot jautājumu, kas ir tavs mājoklis? Kur sākas un kur beidzas tava drošā telpa? Kādam tas ir dzīvoklis vai māja, kādam tā ir viņa pilsēta vai dzimtā tēvzeme, bet kādam visa šī dzeltena zilā vibrējošā planēta Zeme, kas rotē bezgalīgā visumā. Gleznas centrālais spožais aplis nav vienkārši planēta. Manās acīs tā ir apaļa cirka arēna. Tā ir skatuve, kurā notiek nepārtraukta, aktīva muzicēšana un dzīvība. Bet šeit ir āķis, kāds šo planētu arēnu nepārtraukti griež kā milzīgu skatuves karuseli. Kāpēc tieši cirks, jūs jautāsiet? Atbildi vienkārši un personīga. Savulaik esmu muzicējis cirka orķestrī. Tā ir pasaule, kurā ritms nekad neapstājas. Šis darbs nav tikai klusā daba. Tā ir dzīva, rotējoša kompozīcija, kurā katras eļļas krāsas striepieniņš atbilst konkrētam instrumentam un skaņai. Tie baltie punktiņi debesu fonā, tās tūkstošiem zvaigznes ir mana vizuālā ritma sekcija. Tas ir smalks, zvaigžņu mirdzums, ko papildina trīsstūra vai mazo zvaniņu skaņas dzidrās metāliskās skaņas. Tas rada telpas un bezgalības sajūtu, it kā viss visums klusi vibrētu līdzi. Dūmi, kas paceļas virs sarkanajiem un zilajiem jumtiem, man asociējās ar siltumu un dzīvību. Krāsainās mājiņas, kura Līga ir smalki izzīmējusi, ir it kā pielipušas pie apaļās planētas, pavisam nejauši. Lai gan planēta griežas kā karuselis, līdz ar mājiņām
Māja notur savu pozīciju šajā ritmiskajā ciklā. Mājoklis ir perfekti sabalansēts starp gaisīgo un precīzo. Tas ir stabils pamats, ap kuru rotē visa mana improvizācija. Pats aizraujošākais ir māju mazie lodziņi. Tajos es saskatu izsmalcinātu un precīzu ritmu. Katra lodziņu rinda ir kā nošu partitūra, kurā katrs lodziņš atbilst savai notī. Ar mākslinieci Līgu Ķempi mani saista sena un cieša draudzība. Šī draudzība ir brīnišķīgs piemērs tam, kā divas dažādas mākslas pasaules, Ota un Bungu Vālītes, satiekas vienā telpā. Man jāatzīst, ka manās mājās atrodas vairāk Līgas mākslas darbi. Tie nav vienkārši interjera priekšmeti, tie ir dzīvi stāsti, par kuriem es un mana ģimene priecājamies katru dienu. Mākslinieci spēja notvert pasaules vibrācijas eļļas krāsās un radīt ko apbrīnojamu. Pašā izskaņā es vēlos pateikt milzīgu paldies Līgai par man doto iespēju uz brīdi iejusties mākslas eksperta lomā. Jāatzīst, ka neko šādu iepriekš savā dzīvē nebiju pieredzējis. Šis process man pavēra jaunu skatu punktu uz to, kā vizuālā māksla var skanēt un cik daudz kopīga ir mūsu radošajām pasaulēm.